Mani sauc Laura, es esmu no Rīgas. Es šobrīd studēju Latvijas Universitātē datorzinātnes nodaļā. Mākslīgais intelekts, manuprāt, ir matemātiskais modelis, kas ļauj datoriem simulēt cilvēku prātu. Ir grūti teikt, kā viņš ietekmēs mūsu nākotni. Manuprāt, tas ir iztēloties mūsdienu internetu. Tā ir pirmsākumos, bet es ceru, ka mākslīgais intelekts ļaus tādām zinātnēm kā medicīna un fizikā sasniegt lielus panākumus, kas uzlabotu cilvēku pasauli un cilvēku ikdienu. Es pieteicos talantu programmai, jo es zināju, ka vēlos kļūt par mākslīgā intelekta inženieri, un es zināju, ka šī ir iespēja sākt manu karjeru. Šajā programmā es apguvu programmēšanas un matemātikas pamatus, tad es apguvu dažādus mākslīgā intelekta modeļus un dažādus knifiņus, kā uzlabot strādāšanu. Man patīk, ka pasniedzēji viņi bija ļoti zinoši un profesionāli. Man patika, ka nebija sekls saturs, ka daudzās detaļās gāja, un man arī patika prakses iespējas beigās, kas ļāva sākt manu karjeru. Interesantākā daļa man bija savienot intensīvo tempu ar universitāti un īpaši eksāmenu periodā, kad bija jāgatavojās un jāliek prioritātes. Lielākā daļa no programmas, īpaši, kad sāka runāt tieši par mākslīgo intelektu, bija praktiskā. Katra nodarbība sastāvēja, es teiktu, vismaz 80% no praktiskajiem uzdevumiem, kas deva tādu pārliecību par to, ka es varu ne tikai saprast, bet arī uzprogrammēt to, ko es sapratu. Manuprāt, ideālais mākslīgā intelekta talantu programmas dalībnieks ir tas, kas ir zinkārs un nebaidās no lietām, kas sākotnēji liekas sarežģītas un nesaprotamas, jo tādu noteikti būs daudz. Programmā bija vērts piedalīties, jo, manuprāt, es nevarētu tik sekmīgi sākt savu karjeru kā pēc šīs programmas, ja man tas būtu jādara pašai. Es ieteiktu šo programmu savam draugam, ja zinātu, ka tam tiešām interesē mākslīgais intelekts, jo programma nav sakla un nav viegla, un ja nevar iziet pa nedēļu, tāpēc vai kādu, kam ir motivācija un spēja to visu apgūt. Es iesaku cilvēkam, kas domā par pieteikšanos, noteikti to darīt, nebaidīties un sākt jau tagad plānot savu laiku ap šo programmu, lai visu varētu paspēt apgūt.